Labdien, mani sauc Vāris. Mani sauc Ieva. Sveiciens jums no skaistās Raunas. Un no Raunas dievnama, kuru jūs redzat tur lejā. Ir pagājis tieši gads, kopš mēs Raunas draudz piedalījāmies lūkšana iniciatīvā, kas saucās Lai nāk tava valstība. Tā ir lūkšana iniciatīva, kas notiek no debesbraukšanas dienas līdz vasaras svētkiem daudz viet pasaulē un vairākus gadus jau arī šeit, mūsu Latvijā. Un kāpēc tieši šajā laikā? Tāpēc, ka Jēzus īsi pirms savas debesbraukšanas dienas teica saviem mācekļiem: palieciet pilsētā, līdz jūs tiksiet apģērti ar spēku no augšienes. Jēzus mācekļi šos vārdus ņēma nopietni. Viņi palika kopā, viņi gaidīja, viņi kopā lūdzās. Un piedzīvoja, ka svētais gars izlējās par viņiem. Kristieši jau kopš 1. gadsimta šo laiku ir redzējuši kā īpašu aicinājumu uz lūkšanu. Lūk, šo vienkāršo un dziļo lūkšanu nāca Kungs svētais gars. Lai svētais gars atjauno mūs un atjauno mūsu draudzes, lai ietērtu tās jaunā spēkā, jo draudze ir stipra tikai tad, kad tā ir pilna ar svēto garu. Un kad tā ir pilna ar svēto garu, tad tā nes svētā gara augļus. Mīlestību, prieku, mieru, pacietību, Laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību, atturību. Pēc šo augļu bagātīgas klātnības mēs īpaši vēlamies lūgt mūsu kopīgajās lūkšanās šo 11 dienu garumā. Šajā gadā mēs visu kristīgo konfesiju draudzes esam aicināti ikdienas sanākt kopā no 14. līdz 24. maijam. Mēs esam aicināti sanākt kopā uz pusstundas garu lūkšanu laiku. Mēs Raunas draudzes to darīsim 8:30 katru rītu. Jūsu draudzes to var darīt arī citā laikā. Nav svarīgi, cikos mēs sanākam kopā, un nav svarīgi arī, cik daudz mēs sanāksim. 2, 3, 4 vai 10. Galvenais ir sanākt kopā un lūgt. Un varbūt tieši tu vari saaicināt savus draudzes brāļus, māsas uz šīm ikrītu lūkšanām no debesbraukšanas dienas līdz vasaras svētkiem. Šajā gadā, kā iepriekšējos, mēs esam aicināti katrs lūgt par 5 cilvēkiem, kuri vēl nav iepazinuši Kristus mīlestību. Un šajā gadā īpaši lūgsim par to, lai Dievs dod šos jaunos vasaras svētkus mūsu draudzēm, lai dod jaunu svētā gara augļus, kuri ir garšīgi, sataustāmi, sajūtami, sasmaržojami. Debesu valstības nākšana sākas ar manu un tavu, Dieva aicinājumu uz lūkšanu. Lai nāk Dieva valstība mūsu zemē Latvijā, lai nāk jauni vasaras svētki un lai briest jauni svētā gara augļi. Tiekamies lūkšanā!